Lai tava publiskā uzstāšanās būtu veiksmīga, ir jāievēro viens ļoti svarīgs jautājums, ko vienmēr jāuzdod sev pašam. Kā mēs runājam? Tagad parunāsim par to, kā saprast savu auditoriju, jeb klausītājus, un kāpēc tas ir tik svarīgi katrā runā, tā skaitā informatīvajā runā un prezentācijā. Auditorija tie ir tavi klausītāji vai citos gadījumos skatītāji. Un tie var būt tavi klases biedri, skolotājs, potenciālais darba devējs vai pat plašāka publika sociālajos tīklos. Uzzināt, kas viņi ir, ko viņi domā, ko sagaida no tavas runas. Tas var pilnībā mainīt tavas runas gaitu un rezultātu. Ja tu nerunā savai auditorijai saprotamā, skaidrā valodā, viņi vienkārši nesaprot vai zaudē interesi. Un, diemžēl, var tavu viedokli ignorēt un neievērot. Bet, ja tu mērķiecīgi pielāgo runas saturu un stilu, tad auditorija tevī ieklausīsies, sapratīs, ko tu viņiem gribi pateikt, un arī atcerēsies un spēs to pielietot. Pirms jebkuras runas tādēļ es aicinu uzdot šos piecus, manuprāt, vienkāršos jautājumus. Pirmkārt, cik veca ir mana auditorija? Gadu ziņā. Tur runās citādi klausītāji būs, piemēram, bērni vai pieaugušie. Ko man klausītāji jau zina par konkrēto tēmu? Vai vajag paskaidrot, teiksim, kādus pamatus, vai var uzreiz ķerties pie lietas un runāt par kaut ko nopietnāku, apjomīgāku un tā tālāk? Kāpēc viņiem tas būtu interesanti? Tas ir trešais jautājums. Es aicinu meklēt sasaisti ar klausītāju ikdienu, pieredzi vai vērtībām. Ceturtais, ko viņi sagaida no manis kā runātāja? Izklaidi informāciju, viedokli vai konkrētu praktisku risinājumu. Un pēdējais jautājums, kāds ir man klausītāja noskaņojums vispārīgi? Vai viņi ir pozitīvi, neitrāli noskaņoti par to, ko es runāšu, bet varbūt skeptiski, negatīvi noskaņoti par to tematu? Iedomājieties divas situācijas. Pirmais gadījums. Tu runā klases biedriem par to, kāpēc ir svarīgi piedalīties, nu, piemēram, vēlēšanās. Un viņi tavā vecumā tāpēc var runāt brīvi, iekļaujot piemērus no tieši jauniešu dzīves, nu, piemēram, sociālajiem tīkliem, varbūt mūzikas, kas tevi aizrauja ikdienas situācijām un tam līdzīgi. Bet otrais gadījums, tu runā skolotājiem vai vecāku priekšā par to pašu tēmu, tātad vēlēšanām. Tad tev vajadzēs citādāku valodu, citādāku izteiksmes stilu, vairāk faktu, mazāk ironijas un iespējams atsauces pat uz pētījumiem vai konkrētiem likumiem. Tēma ir viena, bet auditorija ir atšķirīga, un līdz ar to atšķiras arī veids, kā es aicinātu tevi runāt. Un lūk, daži veidi, kā tu vari pielāgot savu runu auditorijai. Pirmkārt, valoda. Izvēlies piemērotus vārdus vai izteiksmes stilu, tad neesi, lai nebūtu ne pārāk sarežģīti, bet arī, lai nebūtu pārāk, nu tā, familiāri, čumiski. Domā par saturu, izcelt to, kas tieši šai auditorijai visvairāk būtu svarīgs, interesants, nozīmīgs vai aktuāls. Ir ļoti svarīgi domāt arī par runas formu. Jo varbūt vieniem patīk slaidi un fakti, bet pavisam citiem klausītājiem drīzāk stāsti un humors. Tāpat ir jārūpējas par runas garumu. Piemēram, skolēni, tavi klases biedri, bieži dod priekšroku īsākiem, kodolīgākiem vēstījumiem. Auditorija nav tikai klausītājs, tā ir tava saskarsmes sarunas biedra, dalībnieka, draugs. Ja labāk tu viņu saproti, jo pārliecinošāk tu vari ar viņiem runāt. Tad atceries, labākā runa nav tā, kas skan visgudrāk, bet tā, kas vislabāk sasniedz tavu klausītāju. Domā par savu auditoriju jau pirms raksti pirmo savas uzrunas tematu, vai gatavojies savai publiskajai
runai. Paldies un uz tikšanos nākamajā nodarbībā!